19. gadsimts ir pilns ar daudziem dzīves stāstiem, kas ir pazuduši vai aizmirsti. Šajā video mēs izpētīsim 5 cilvēkus, par kuriem jūs, iespējams, neesat dzirdējuši. Viņu vēstures ir gan šokējošas un skumjas, gan iedvesmojošas. Pievienojieties man, kad mēs izpētīsim šīs aizmirstās dzīves, kas pārāk ilgi ir palikušas apslēptas. Mēs sāksim ar stāstu par Luīziānas bordeļa īpašnieci, kura no nekā kļuva par slavenu miljonāri. Lulu Henlija, jeb Lulu Vaita, kā viņu arī pazina, tiek uzskatīta par dzimušu ap 1868. gadu fermā netālu no Selmas, Alabāmas štatā. Tomēr daži vēsturnieki ir izteikuši nopietnas šaubas par šo informāciju. Un dzimšanas ieraksta neesamības dēļ viņi apgalvo, ka netiešie pierādījumi liecina, ka viņa patiesībā ir dzimusi vairākus gadus agrāk. Iespējams, 1850 gadu beigās, bet visticamāk Amerikas pilsoņu kara laikā no 1861 līdz 1865 gadam. Viņa nāca no jauktas rases ģimenes, un tajā laikā tika dēvēta par kvadroni. Šis termins, kas mūsdienās tiek uzskatīts par rasistisku, tajā laikā tika plaši lietots, lai apzīmētu cilvēku, kuru uzskatīja par 1/4 melnādaini. Viņa apgalvoja, ka ir migranti no Rietumindijas un tādējādi kreolu izcelsmes, taču nav skaidrs, vai tas bija patiesi vai nē. Ir daudz kas par Lulu dzīvi, ko viņa pati izdomāja, un dažādos laikos viņa apgalvoja, ka viņas ģimene nākusi no Kubas, Jamaikas vai kādas citas no daudzajām Rietumindijas salām. Par Lulu agrīno dzīvi ir zināms maz, taču tai noteikti bija jābūt diezgan trūcīgai. Šis taču bija pilsoņu karam sekojošais rekonstrukcijas periods, konflikts, kas bija pilnībā izpostījis tādu dienvidu štatu kā Alabāmas ekonomiku, un no kura atgūšanās prasīja daudzus gadus. Iespējams, tieši lauku nabadzība, ar ko tādi štati kā Alabāma saskārās pēckara periodā, lika Lulu pārcelties uz Ņūorleānu, galveno Luīziānas štata pilsētu uz rietumiem no Alabāmas 1880. gadu sākumā. Toreiz Lulu, iespējams, bija tikko pusaudze. Lai savilktu galus kopā, viņa ātri iesaistījās noziedzīgā dzīvesveidā. Atkal, daudzu šo notikumu detaļas nav skaidras, taču viņa tika arestēta vairākas reizes par sīkiem zādzības gadījumiem un citiem pārkāpumiem. Viņa drīz sāk strādāt arī kā prostitūta. Līdz 1880. gadu vidum un beigām, kad viņa kļuva pilngadīga, viņa bija iegūsi ievērojamu klientu loku, piesaistot vairākus turīgus klientus. Pateicoties šim darbam, viņa ātri sāka krāt ievērojamu naudas summu, un līdz 1890. gadu sākumam viņai jau bija kapitāls, ko tērēt. Tieši tas viņai ļāva uzsākt uzņēmējdarbību tādā veidā, kas piesaistīja daudzu Ņūorleānas iedzīvotāju uzmanību. Lulu dzīvoja Ņūorleānā ļoti interesantā tās vēstures periodā. Pilsēta 18. gadsimtā bija kļuvusi par plašās franču kolonijas Luīziānas galvaspilsētu, kas pretendēja uz lielu daļu no tā, ko mēs šodien pazīstam kā Amerikas vidējos rietumus. Tā kļuva par daļu no Amerikas Savienotajām valstīm pēc Luīziānas pirkuma 1803. gadā, kad ASV valdība iegādājās koloniju no Francijas par $15 miljoniem. Pēc tam Ņūorleāna saglabāja lielu daļu no sava franču rakstura ar spēcīgu kreolu ietekmi, pateicoties plašai migrācijai no Karību jūras reģiona uz Luīziānu. Ņūorleāna strauji paplašinājās 19. gadsimtā, iedzīvotāju skaitam pieaugot no 50,000 1830. gadā līdz 150,000 1850. gados. Amerikas pilsoņu kara sākumā to ātri ieņēma Savienības spēki, un tā izvairījās no lielas daļas postījumu, ko cietušas citas dienvidu štati. Kad Lulu ieradās pilsētā 1880. gadu sākumā, iedzīvotāju skaits jau bija pārsniedzis 200,000 cilvēku. Lai gan Ņūorleāna nekļuva par nozīmīgu rūpniecības pilsētu, Lulu dzīvi 1890. gados ietekmēja cits notikums, kas šeit norisinājās. 19. gadsimta beigās prostitūcija Ņūorleānā bija izplatīta, tāpat kā gandrīz visās Amerikas un Eiropas pilsētās, un daudz lielākā mērā nekā mūsdienās. Cenšoties regulēt šo nodarbi un izveidot noteiktas zonas, kurās varētu nodarboties ar prostitūciju, Ņūorleānas pašvaldības iestādes 1897. gadā pieņēma rīkojumu, kas noteica, ka prostitūcija jāierobežo ar īpaši norādītu pilsētas rajonu,
slaveno Faubourg Treme, viena no vecākajiem pilsētas apkaimēm. Toreiz tas bija pazīstams kā brīvo vergu apmetnes centrs pirms kara, kā arī kā kreolu imigrantu no Rietumindijas apmešanās vieta. Savukārt mūsdienās tas ir slavens kā viens no galvenajiem džeza dzīves centriem pilsētā. Jaunā noteiktā teritorija kļuva pazīstama kā Storyvillas rajons, kas tika nosaukts par godu Sidnijam Storijam, Ņūorleānas politiķim, kurš bija šīs prostitūcijas regulēšanas likumdošanas iniciators pilsētā. Vēlāk viņš bija šausmās, uzzinot, ka viņa uzvārds ir kļuvis par sinonīmu sarkano lukturu rajonam. Tieši šeit, Storyvillas rajonā, Lulu nākamo 20 gadu laikā veica lielāko daļu savu darbību. Prostitūcija šeit tika regulēta līdzīgi kā jebkura cita nozare. Seksdarbinieces reģistrējās pilsētā, iegādājoties tā saukto zilo grāmatu par 25 centiem, caur kuru viņas reklamēja savus pakalpojumus un varēja darboties likumīgi. Lulu, iespējams, bija tā persona Ņūorleānā, kura visvairāk guva labumu no Storyvillas izveides kā rajona, kurā prostitūcija varēja tikt praktizēta likumīgi. Viņas darbība šajā jomā ir nesaraujami saistīta ar Mahogany Hall. Lai gan Storyvillā bija daudz bordeļu un salonu, tika uzskatīts, ka Mahogany Hall ir visgraznākais no visiem. Tas atradās 235 Bacina ielā, un tas bija bordels, kurā strādāja dažādu rasu sievietes, kurā vienlaikus strādāja apmēram 40 prostitūtas. Mahogany Hall tika uzcelts pēc Lulas norādījuma, un tas izmaksāja milzīgu summu – $40,000. Tas bija 4 stāvu bordeļs ar 15 istabām, ar privātām vannas istabām un 5 salonu telpām. Istabas bija izklātas ar spoguļiem un mahagoniju mēbelēm un virsmām, bet koplietošanas telpās bija marmora grīdas, spirālveida kāpnes un pat lifts. Tādējādi Mahogany Hall tika uzcelta pēc visaugstākajiem standartiem un jau no paša sākuma skaidri pozicionējās kā vieta turīgākiem klientiem. Lai gan Lula pati bija sakrājusi ievērojumu naudas summu 19. gadsimta 80. un 90. gados, summa, kas tika ieguldīta bordeļu celtniecībā, kas mūsdienu naudā pārsniegtu $1 miljonu, bija ievērojama. Un šķiet ticams, ka viņai bija arī finansiāls atbalsts no pilsētas uzņēmējdarbības vai politiskajām aprindām, kas viņai palīdzēja. Pēc Mahogany Hall atvēršanas 1900 gadu sākumā tas ātri sāka nest milzīgus ienākumus. Lulu dzīvoja grazni, iegādājoties izsmalcinātākās drēbes un rotaslietas, un darbojās kā iestādes saimniece. Tādi bija viņas izdevumi, ka viņa sāka dēvēt par puspasules dimanta karalieni. Un bieži vien Lulu parādījās Mahogany Hall kā saimniece, valkājot sarkanu parūku ar tiāru un dimanta gradzeniem uz katra pirksta. Pakalpojumi, ko piedāvāja Mahogany Hall, tika reklamēti zilajā grāmatā, atsevišķās sarkanā grāmatā un brošūrās, kuras izplatīja pēc Lulu norādījuma. Tādējādi mēs atrodam ierakstu par adresi North Basin Street, numurs 235, 20. gadsimta 10. gadu sākumā, kur katrā šīs adreses ierakstā Lulu vārds ir norādīts pašā augšā. Un tad ir uzskaitīts Annija Stone, Emma Sīrsa, Irēna Marča, Korīna Valerija un tā tālāk. Lulu, kura šajā laikā pati vairs nestrādāja par prostitūtu, bet bija tikai Mahogany Hall madāma, pārvērta šo vietu arī par vienu no ievērojamākajiem džeza klubiem Ņūorleānā. 20. gadsimta 1. un 2. desmitgadē Mahogany Hall uzstājās agrīnie džeza pionieri, piemēram, Jellijs Rolls Mortons un Joels Kings Olivers, kurš vēlāk kļuva par lielā Louisa Armstronga mentoru. Pats Armstrongs piedzima šajā apkaimē 1901. gadā un vēlāk iemūžināja Lulu bordeļa dziesmas Mahogany Hall Stomp nosaukumā. Lulu uzņēmējdarbība un aktivitātes ar laiku neaprobežojās tikai ar Mahogany Hall un prostitūciju. Piemēram, 1912. gadā viņa izmantoja daļu no Mahogany Hall gūtās peļņas, lai atvērtu krodziņu ar nosaukumu Lulu Vaitas krodziņš, kas atradās 1200 Bienville ielā Basina ielas stūrī, tikai daži soļi attālumā no Mahogany Hall. 1906. gadā viņa arī uz kādu laiku devās uz rietumiem, uz Kaliforniju. Šeit viņa parādīja savu izmanīgo uzņēmējdarbības tvērienu, ieguldot topošo filmu industrijā, kas tolaik bija pašā attīstības sākumā, vietā, ko sauc par Hollywood, Losandželosas pilsētas nomalē.
Tomēr, lai gan viņa bija pamanījusi šīs industrijas potenciālu, viņas centieni iegūt vienu no lielākajām filmu studijām, kas šeit tika attīstīta, beidzās bez rezultātiem. Viņa piekrāpa biznesa partneris, kurš viņu nodeva, darbojoties kā viņas pārstāvis Kalifornijā, pēc tam, kad viņa bija atgriezusies Luizijānā. Nespēja iegūt daļu vienā no Holivudas lielajām studijām. 1900 gadu vidū bija tikai pirmais no vairākiem neveiksmīgiem notikumiem, ko Lulu piedzīvoja biznesā. 1900 un 1910 gados galu galā Storyville tika slēgta valdības rīkojuma dēļ Pirmā pasaules kara laikā. Pēc Amerikas iesaistīšanās karā 1917. gadā ASV jūras spēki izvietoja lielāko daļu savu resursu ostas pilsētās, piemēram, Ņūorleānā. Kara ministrs Ņūtons Beikers sāka uztraukties, ka prostitūcija tur novērš uzmanību karavīriem, kuri dodas uz Eiropu. Tāpēc 1917. gada beigās viņš izdarīja spiedienu uz pašvaldību, lai tā atceltu 1897. gada likumu par Storyville. Tādējādi prostitūcija 1917. gadā Ņūorleānā atkal faktiski kļuva par pagrīdes nodarbi. Pēc tam Mahogany Hall strauji panika, jo tās uzņēmēja darbība kļuva nelikumīga. Ēka piedzīvoja ilgstošu lejupslīdi un galu galā tika pārdota 1929. gadā par $11,000, kas bija tikai neliela daļa no $40,000, par kuriem tā tika uzcelta, īpaši ņemot vērā inflāciju. Greznais interjers acīm redzami gadu gaitā bija ievērojami panīcis, jo jaunais īpašnieks, vietējā universāla veikala īpašnieks, izmantoja to, kas kādreiz bija Ņūorleānas visizsmalcinātākais bordeļs, kā sava veikala noliktavu. Šī nebija Lulu vienīgā galvas sāpe no biznesa viedokļa. 1919. gadā ASV Kongress pieņēma Volsteda likumu, kas pavēra ceļu alkohola aizliegumam Amerikā. 1920. gadā tādējādi Lulu otrajam lielajam biznesam, viņas krogam Bienvīles ielā, arī 1920. gadā nācās mainīt savu biznesa modeli. Viņa pārvērta to par iestādi, kas tirgo bezalkoholiskos dzērienus. Acīm redzot, viņa šīs jaunās realitātes nepieņēma viegli. Mums ir Lulu aresta fotogrāfija pēc viņas aresta 1920. gadā. Šeit mēs redzam sievieti, kura visticamāk bija savos 50. gadu beigās vai pat 60. gadu sākumā, kas liecina, ka viņa patiešām bija dzimusi kādu laiku pirms 1868 gada, kā jau iepriekš tika minēts. Tomēr katrs neveiksmes brīdis var radīt iespēju. Tāpat kā daudzi citi bijušie salonu īpašnieki un alkohola tirgotāji, Lulu Henlija 1920 gados kļuva par kontrabandisti, ražojot alkoholu galvenokārt stipro dzērienu veidā, piemēram rumu un viskiju, nelegālās brūvēšanas vietās Ņūorleānā un plašākā Luizijānas štatā. Lai gan viņas darbība nebija tik liela kā Al Capones Čikāgā vai Laka Luciano un Meijera Lenska Ņujorkā un Ņūdžersijā, Lulu kļuva par nozīmīgu figūru Luizijānas noziedzīgajā pasaulē, ko radīja aizlieguma laiks. Varas iestādes viņu uzraudzīja, un lai gan viņu vairāk kārt arestēja un apsūdzēja kontrabandas veikšanā un, citēju, publiska nama uzturēšanā, neviena apsūdzība nenoturējās, un viņa spēja izvairīties no ilgstošas ieslodzījuma. Tieši tas, kas notika ar Lulu Henliju beigās, tāpat kā liela daļa viņas agrākās dzīves, ir apvīts noslēpumā. Daži Ņūorleānas vēsturnieki uzskata, ka viņa nomira 1931. gadā citas bijušās pilsētas bordeļa īpašnieces Vilijas Pjacas mājā. Tomēr par to ir pretrunīgas liecības, un kāds kasieris Nacionālajā Ņūorleānas bankā vēlāk liecināja, ka Lulu Vaita 1941. gadā veica lielu naudas izņemšanu no šīs finanšu iestādes. Ja nekas cits, tad tas liecina par to, kā Lulu Henlija kļuva par vienu no leģendārajām 20. gadsimta sākuma Ņūorleānas personībām. Savukārt Mahogany Hall tika galu galā nojaukta 1940. gados. Lai gan Lulu salona pirmais stāvs Bienvīles ielā joprojām stāv, tāpat kā toreiz, kad Mahogany Hall madāma šeit izveidoja savu biznesa impēriju. Lulu dzīve vairāk kārt ir attēlota populārajā kultūrā. Kā norādīja Ņūorleānas vēsturnieks Als Rūs savā 1970. gada grāmatā par Storyville, Meijas Vestas tēls no 1934. gada filmas Belle of the 90. acīm redzami bija iedvesmots no Lulu.
Taču ņemot vērā tā laika Amerikas sabiedrībā valdošo rasismu, jebkādas rasu norādes no filmas tika izņemtas. Daudzās vēlākās filmās, līdz pat 1970 gadiem, bija tēli, kas arī bija balstīti uz viņu. Mūsu nākamajam stāstam mēs dosimies atpakaļ uz 19. gadsimta Kongo, kur jaunu vīrieti aizved no mājām un izstādīja kā dzīvnieku. Otu Benga dzimis ap 1883 gadu mežā pie Kasai upes, plašajā Kongo teritorijā, centrāla Rietum Āfrikā. Benga piedzima kā Mbuti tautas loceklis, Subsahāras Āfrikas tauta, kuras pārstāvji ģenētiski ir nosliegti uz nelielu augumu. Tieši šis fakts vēlāk noveda pie tā, ka Benga tika aizvests uz Amerikas Savienotajām valstīm. Papildus tam Mbuti tautai ir tendence dažus zobus asināt, līdzīgi kā ilkņus. Šāds izskats deva Benga kungam mežonīgu izskatu balto rietumnieku acīs 20. gadsimta sākumā. Tas bija nežēlīgs periods reģiona vēsturē. Tā sauktās Āfrikas dalīšanas laikā, kad Eiropas lielvalstis sacentās par koloniju iegūšanu visā kontinentā, Beļģijas karalis Leopolds II bija pasludinājis Kongo par savu personīgo īpašumu. No 1880 līdz 1900 gadiem Beļģi šeit ieviesa nežēlīgu sistēmu, kuras plantācijas radīja milzīgu peļņu Leopoldam Eiropā. Īpaši liels pieprasījums bija pēc gumijas un ziloņu, ilkņu ziloņu kaula. Taču Force Publique, sava veida kvazimilitāra policijas vienība, ko Leopolds izveidoja kolonijas pārvaldīšanai, izmantoja ārkārtīgi brutālas metodes, bieži nocērtot galvas Kongo strādniekiem, kuri faktiski tika paverdzināti, ja viņi nespēja izpildīt ražošanas normas. Tiem, kuri tika atzīti par vainīgiem gumijas vai ziloņkaula piesavināšanā savām vajadzībām, tika nocirstas rokas. Darba nometnēs apstākļi bija tikpat nežēlīgi, un mirstības līmenis bija ārkārtīgi augsts. Vairāk nekā ceturdaļu gadsimta laikā, Leopolda režīma laikā, tika nogalināti iespējams pat 1 miljons Kongo iedzīvotāji. Bengers pats bija šīs slaktiņa upuris. Mēs zinām maz par konkrētām detaļām, taču šķiet, viņš bija apprecējies diezgan jauns, būtībā vēl pusaudzis. Viņam un viņa sievai bērni piedzima ātri, taču Beļģijas režīms šos bērnus nogalināja kaut kad 1900 gadu sākumā. Bengers pats izdzīvoja tikai tāpēc, ka viņš bija medību ekspedīcijā kopā ar Mbuti cilti, no kuras viņš bija cēlies, kad Beļģi uzbruka viņa ciematam, nogalinot viņa sievu un bērnus. Tādējādi Benga jau savas dzīves sākumā bija piedzīvojis lielu traumu baltādaino rietumnieku rīcības dēļ, taču viņa sagaidīja vēl vairāk pārdzīvojumu. 1903. gadā Kongo ieradās amerikāņu uzņēmējs un pētnieks vārdā Samuels Philips Werners. Viņa parādīšanās tur atstāja nopietnas sakas uz Bengas dzīvi. Saskaņā ar paša Wernera vēlākajiem stāstiem, viņš nopirka Bengu par mārciņu sāls un audumu rulli vai gabalu. Viņa mērķis vienmēr bija izstādīt Bengu pasaules izstādē, kas 1904. gadā notika Sentluisā, Misūrī štatā, Amerikas Savienotajās valstīs. Werneru bija īpaši nolīguši doties uz Āfriku, lai iegūtu tā saukto pigmeju, ko tā laika cilvēki uzskatīja par cilvēku pasugu, kas līdzinās punduriem. Pēc Čārlza Dārvina atklājuma publicēšanas vairākas 10 gadus iepriekš, kad viņš 1859. gadā izdeva savu nozīmīgo pētījumu par sugu izcelsmi, tā laika cilvēki dedzīgi centās atrast tā sauktās trūkstošās saites evolūcijas ķēdē starp mūsdienu cilvēkiem un primātiem, piemēram, pērtiķiem un orangutāniem. Tolaik izplatītā rasistiskā stereotipā cilvēki bieži uzskatīja, ka šis daļēji attīstītais primāts, jeb puscilvēks, iespējams dzīvo Āfrikas mežonīgajās teritorijās, kontinentā, par kuru 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā vēl daudz kas nebija zināms. Mbūtu cilvēki ar savu nelielo augumu un izteiktajiem ilkņiem piesaistīja Werners uzmanību kā cilvēki, kurus varētu uzdot par pigmejiem pasaules izstādē. Par šo darbu Werners bija saņēmis $8500, kas tajā laikā bija ievērojama summa, lai iegūtu vairākus šāda veida ratumus pasaules izstādē un atvestu tos uz Ameriku, kur tie tiktu izstādīti. Viņš izvēlējās Benga viņa fizisko īpašību dēļ.
Viņa augums bija tikai 4 pēdas un 11 colis, un viņš svēra nedaudz vairāk par 100 mārciņām, tāpēc viņš bija pietiekami mazs, lai Amerikā varētu izlikties par pigmeju. Turklāt, ar saviem asinātiem iltņiem un Kongo manierēm, Benga atstātu iespaidu uz 100,000 apmeklētāju Sentluisā. Ieguvis Bengu un vēl vairākus citus cilvēkus, būtībā kā vergus, 10 gadiem pēc tam, kad šī prakse it kā bija atcelta visā rietumu pasaulē, Werners devās atpakaļ uz Ameriku. Nākamajā gadā, 1904. gadā, pasaules izstāde notika no 1904. gada 30. aprīļa līdz 1904. gada 1. decembrim. Lai gan šādas pasaules izstādes bieži tika veidotas, lai demonstrētu plašu tehnoloģisko brīnumu un citu sabiedrības sasniegumu klāstu, Benga tika izstādīts kā daļa no lielas cilvēku menāžērijas no visas pasaules, kurā bija arī Amerikas pamatiedzīvotāji, filipīnieši un afrikāņi, no kuriem, iespējams, vispazīstamākais bija apaču indiāņu vadonis Geronimo, dziednieks un karotājs, kurš 19. gadsimta otrajā pusē vadīja Amerikas pamatiedzīvotāju centienus pretoties reģionu kolonizācijai, kas aptvēra mūsdienu Ņūmeksikas un Arizonas teritorijas. Benga šeit tika izstādīts kā pigmejs, taču šis mēģinājums ātri vien tika izsmiets. Tolaik kādā laikraksta redakcijas slejā tika atzīmēts, ka mēs īsti nesaprotam visas tās emocijas, ko citi šajā jautājumā pauž. Oto Benga, pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, ir normāls savas cilts pārstāvis, ar tikpat attīstītām smadzenēm kā pārējiem tās locekļiem. Tādējādi, neskatoties uz Wernera un izstādes organizātoru pūliņiem, attēlot 1,50 metrus garo Bengu kā trūkstošo posmu evolūcijas ķēdē, tikai nedaudzi bija pilnībā pārliecināti. Benga savu izrādīšanu Sentluisā neuztvēra viegliprātīgi, un ir ziņojumi, ka viņš izrādīja pretestību Werneram un saviem sagūstītājiem izstādes laikā Sentluisā. Patiesi, viņš un viņa afrikāņu biedri izraisīja tādus nemierus, ka vienā brīdī bija jāizsauc 1. Illinois pulks, Amerikas Savienoto Valstu armijas vienība, lai apslāpētu nekārtības. Benga, acīm redzot, bija atstājis iespaidu uz Geronimo šīs ķildes laikā, un tāpēc apaču vadonis uzdāvināja afrikānim vienu no saviem bultugaliem kā cieņas apliecinājumu. Pasaules izstādei Sentluisā tuvojoties noslēgumam, Werners šaubījās, ko darīt ar Bengu. Sākumā viņš kopā ar daudziem citiem afrikāņiem, kuri bija atvesti uz Ameriku pasaules izstādei, devās atpakaļ uz Āfriku. Taču viņa laiks mājās bija nemierīgs. Viņš ātri apprecējās otro reizi, un viņa jaunā sieva tikpat ātri nomira, šoreiz no indīgas čūskas kodiena. Turklāt Benga nespēja atkal pierast pie dzīves Āfrikā, un kad Werners devās atpakaļ ceļā uz Ameriku, Benga pieņēma dīvainu lēmumu doties viņam līdzi. Tur viņš uz īsu brīdi atrada darbu un dzīves vietu Amerikas dabas vēstures muzejā Ņujorkā. Taču drīz vien šeit izcēlās strīds starp Werneru un muzeja kuratoru Henriju Bumpusu par algu, kas tika pieprasīta Bengam. Tomēr šķita, ka ilgstošāks risinājums radās, kad Ņujorkas zooloģiskās biedrības direktors, kas galvenokārt bija atbildīgs par Bronxas zooloģiskā dārza darbību Ņujorkā, izteica piedāvājumu. Kad turienes direktors Viljams Hornadejs piedāvāja Bengam darbu, uzraugot noteiktus Āfrikas dzīvniekus, ar kuriem, pēc Hornadeja domām, Benga dabiski spētu saprasties. Tomēr drīz vien Hornadejs pamanīja, ka zooloģiskā dārza apmeklētāji vairāk interesējas par Bengu nekā par dzīvniekiem, par kuriem viņš rūpējās. Rezultātā viņš nolēma izveidot izstādi ar Bengu kā eksponātu. Izstādes pirmā diena bija 1906. gada 8. septembrī, un apmeklētāji varēja atrast Bengu pērtiķa mājā. Uz izstādes zīmes bija rakstīts: Āfrikas pigmejs Ota Benga, vecums 23 gadi, augums 4 pēdas, 11 solas, svars 103 mārciņas. Atvests no Kasai upes, Kongo brīvvalsts, Dienvidu centrālā Āfrika, ar ārsta Samuela P. Wernera palīdzību, izstādīts katru pēcpusdienu septembrī. Bronksā Ota Benga tika ieslodzīts dzelzs būrī. Šī būra bija uzstādīta blakus daudz lielākam voļēram, kurā atradās zooloģiskā dārza primāti.
Šeit tika norādīts, ka Otabenga ir nedaudz vairāk attīstīts nekā orangutani un pērtiki, kas dzīvoja blakus viņam. Apstākļi šeit bija nežēlīgi. Kā subsahāras Āfrikas iedzīvotājs, Otabenga bija pieredzis pie silta klimata. Taču šī zoodārza daļa tika apzināti uzturēta vēsa, jo augstums uzbudināja primātus un lika tiem uzvesties tā, lai piesaistītu apmeklētāju interesi. Varbūt vienīgais, kas Otabengam sagādāja nedaudz prieka, bija tas, ka viņš iemīļoja gudru orangutanu vārdā Dahongs, kurš prata izpildīt trikus un atdarināt cilvēku uzvedību. Jau no paša sākuma, kad Otabenga tika turēts gūstā, viņa neapmierinātība ar savu situāciju bija acīm redzama visiem. Tā laika laikrakstos teikts, ka viņš draudīgi skatījās uz zooloģiskā dārza apmeklētājiem. Tomēr zooloģiskā dārza direktors Viljams Hornadejs aizstāvēja lēmumu tur izvietot Otabengu, apgalvojot, ka tas ir līdzīgi cilvēku izstādēm, kas 19. gadsimtā tika rīkotas Eiropā. Lai gan Hornadejs aizstāvēja savu lēmumu izstādīt Otabengu Bronksas zooloģiskajā dārzā, Mbuti cilts pārstāvju parādīšanās tur drīz vien izraisīja zināmas pretrunas. Uzzinājuši par to afroamerikāņu garīdznieki un citas ieinteresētās personas Ņujorkā un citur protestēja pie zooloģiskā dārza ierēdņiem un citiem pilsētas amatpersonām. Īpaši nozīmīga bija mācītāja Džeimsa M. Gordona, Bruklinas Hovarda krāsaino bāreņu patversmes vadītāja, izteiktā kritika. Viņš drīz pārliecināja Ņujorkas mēru George B. McClellanu Jr., ka Bengera stāvoklis ir necilvēcīgs un nodevība pret melnādainajiem amerikāņiem. Tādējādi vēlāk, 1906. gadā, Bengers tika izņemts no izstādes Bronksā. Tomēr viņa ciešanas ar to nebeidzās. Lai gan Bengers vēlējās atgriezties savā dzimtajā Āfrikā, viņš nevarēja iegūt līdzekļus vai iespējas to izdarīt. Rezultātā viņš nākamos vairākus gadus pavadīja dažādās vietās Amerikas Savienotajās valstīs, laiku pa laikam atrodot darbu. Sākumā viņš bija Bronksas zooloģiskajā dārzā, līdz viņa turpmāko klātbūtni tur uzskatīja par nepiemērotu. Pēc tam viņš tika nodots Gordona aprūpē un ievietots Bruklinas bērnu namā, kuru Gordons uzraudzīja. Un tad, visbeidzot, 1910. gadā Gordons nokārtoja lietas tā, lai Bengers varētu sākt strādāt tabakas plantācijā Virdžīnijā. Lai viņš izskatītos apkārtējiem normālāks, Gordons šajā laikā sarunāja, lai Bengeram uzliek pārklājums uz viņa ilkņiem. Šajā brīdī viņš jau bija iemācījies runāt angliski. Tomēr Bengera vēlme atgriezties mājās nemazinājās, un tieši bezcerība par nespēju to izdarīt viņam sagādāja pēdējo traģēdiju dzīvē. Bengers jau vairākus gadus bija plānojis atgriezties mājās, kad 1914. gada vasarā visā Eiropā izcēlās Pirmais pasaules karš. Līdz ar to kuģošanas maršruti pāri Atlantijas okeānam kļuva bīstamāki, un nebūtiskie braucieni bieži tika apturēti. Tādējādi Bengeram īstermiņā bija maz izredzu atrast iespēju doties no Amerikas uz Kongo. Viņa izmisums noveda pie pašnāvības. 1916. gada 20. martā, aptuveni 33 gadu vecumā, Bengers izdarīja rituālu pašnāvību. Viņš uzcēla rituālu ugunskura, noņēma uz zobiem pirms vairākiem gadiem uzliktos vāciņus un izdarīja pašnāvību, iešaujot sev krūtīs. Viņš tika apbedīts neatzīmētā kapā Linčburgā, Virdžīnijā. Otera stāsts ir tāds, kas ietver daudzus šī laika nežēlības aspektus. Laikmets, kurā eiropieši un amerikāņi tiecās pēc zinātniskākas izpratnes par evolūciju un pasauli. Bet šajā laikā viņi pastrādāja lielus noziegumus pret tādiem cilvēkiem kā Benga, tā sauktais pigmejs, kā rezultātā viņa stāsts raksturo, cik necilvēcīgas bija šīs izstādes un kādas sekas tie varēja radīt. 1920. gados Ņujorka bija noziedzības un kriminālās pasaules darboņu centrs. Viena no šādām sievietēm, kura ieguva savu lielo iespēju Ņujorkā, bija Stefānija Senklēra, taču viss nebija tik gludi. Stefānijas Senklēras dzimšanas un agrīnās dzīves apstākļi nav pilnībā skaidri, taču tiek uzskatīts, ka viņa ir dzimusi Gvadelupas salā, Karību jūrā, 1897. gada Ziemassvētku vakarā.
Viņa bija afrikāņu izcelsmes un tiek uzskatīts, ka viņas māte bija sieviete vārdā Feliciēna, taču par viņas tēvu nekas nav zināms. Neskatoties uz to, ka Feliciēna bija vientuļā māte un visticamāk nāca no pieticīgas ģimenes, viņa smagi strādāja un spēja nosūtīt savu meitu uz skolu, kas nozīmē, ka Stefānija bija labāk izglītota nekā daudzi no noziedzīgiem konkurentiem, ar kuriem viņai nācās saskarties vēlāk Amerikā. Vēlāk savā dzīvē viņa izveidoja stāstu, kurā apgalvoja, ka patiesībā ir no Francijas, taču tas bija tikai Senklēras pašas pašmītoloģizācijas sastāvdaļa. Daži avoti apgalvo, ka, kad Senklēra vēl bija pavisam jauna pusaudze, viņai nācās pamest skolu, lai rūpētos par savu ļoti slimo māti. Šajā laikā viņa strādāja, krāja naudu, un pēc mātes nāves viņa beidzot pameta mazo salu, kurā bija uzaugusi un devās uz Monreālu. Neatkarīgi no tā, kādas tieši bija viņas dzimšanas un bērnības detaļas, mēs zinām, ka viņa galu galā devās uz Amerikas Savienotajām valstīm kādā brīdī 1910. gados. Tas varēja notikt jau 1911. gadā, kad viņa vēl bija tikko pusaudze, vai arī pēc Pirmā pasaules kara. Neapstrīdam ir tas, ka 1920. gada sākumā viņa, kā jauna sieviete, ap 25 gadu vecumu, dzīvoja Ņujorkā. Viņa apmetās Hārlemā, kas kopš 19. gadsimta beigām bija izveidojies par stingri afroamerikāņu rajonu Ņujorkā. Tiek pieļauts, ka šeit viņa iemīlējās sīka mēroga noziedzniekā vārdā Djūks, taču viss drīz vien pavērsās uz slikto pusi, kad viņš mēģināja viņu piespiest prostitūcijai, un neilgi pēc tam viņš tika nošauts bandas cīņā. Pēc dažiem mēnešiem Senklēra, kā tiek apgalvots, ieguva jaunu draugu vārdā Eds, ar kuru viņa sāka tirgot narkotikas. Pēc dažiem mēnešiem viņa bija nopelnījusi apmēram $30,000 un vēlējās pamest Edu. Kad viņa viņam to pateica, Eds mēģināja viņu nožņaukt, bet viņa tik spēcīgi atgrūda, ka viņš atsitās ar galvu pret galdu, salauza galvas kausu un drīz pēc tam nomira. Liela daļa no šīm spekulācijām par Senklēras agrīno dzīvi ir iegūta no Rafaela Konviljona biogrāfiskā romāna Madame Sinclair Reine de Harlem, jeb angliski Madame Sinclair Queen of Harlem. Cik daudz no tā ir patiesība, nav skaidrs, taču mēs varam būt droši, ka viņa pievienojās 40 zagļu bandai, gadsimtu senai noziedzīgai grupai pilsētā, kuras saknes meklējams 1820 gados, un drīz viņa sāka nodarboties arī ar nelegālām azartspēlēm. Stefānija Senklēra kļuva bēdīgi slavena ar savu iesaistīšanos tā sauktajā skaitļu loterijā, jeb skaitļu spēlē. Tas radās tā laika rasu politikas dēļ, kas lielā mērā izslēdza afroamerikāņus no ieguldījumiem Wallstreetā. Skaitļu loterija, jeb policy banking, bija sarežģīts veids, kā apiet šo aizliegumu. Tie, kuri vadīja šo policy banking sistēmu, nodrošināja banku galvenās mītnes un finanšu uzņēmumus ar kontrolieriem, zinnešiem un ierēdņiem, kuri bija viņu algā. Viņi vienlaikus vadīja loterijas, kas daudzos veidos bija alternatīva tiem, kuri vēlējās ieguldīt Ņujorkas tirgos. Indivīdi aizpildīja loterijas lapiņas, jeb policy lapiņas, ko izsniedza skaitļu loterijas rīkotāji. Tās pēc tam tika nogādātas uz bankām un finanšu iestādēm, kur skaitļu loterijas rīkotāji apmaksātie darbinieki ieguldīja noteiktas naudas summas noteiktās lietās, atkarībā no loterijas biļetēs norādītās informācijas. Šādā veidā indivīdi Hārlemā, kas 1920 gados piedzīvoja milzīgu ekonomisko uzplaukumu, varēja ieguldīt naudu Ņujorkā, neļaujot tiem, kuri vadīja pilsētas finanšu operācijas, jebkad uzzināt, kas tieši iegulda naudu. Citi vienkārši spēlēja azartspēles, mēģinot uzminēt, kādi būs dienas finanšu rezultāti Wallstreetā un bankās. Ja varas iestādes jebkad sāktu izmeklēt šo visu, tie, kuri vadīja skaitļu loteriju, apgalvotu, ka viņi vienkārši rīko nevainīgu kopienas loteriju. Šī skaitļu loterija lielākoties bija azartspēļu veids, kas balstījās uz Ņujorkas finanšu sektoru, un tas bija nelikumīgs saskaņā ar tā laika likumiem. Senklēra sāka nostiprināties kā ietekmīga figūra Hārlemas skaitļu loterijā jau no 1920 gadiem, lai gan nav skaidrs, kā tieši viņa ieguva sākotnējo kapitālu, lai sāktu. Varbūt tas bija laikā, kad viņa darbojās narkotiku tirdzniecībā, bet mēs nevaram būt pārliecināti. Laika biedri viņu raksturoja kā augstprātīgu, bet izsmalcinātu un izglītotu sievieti ar niknu raksturu, kuru viņa bieži vērsa pret saviem konkurentiem.
Senklēras personība viņai palīdzēja gūt panākumus šajā biznesā, un līdz 1920. gadu vidum viņa pelnīja ievērojams ienākums, saņemot procentus no visas skaitļa loterijā liktās naudas. Viņa vadīja arī vairākas loterijas versijas. Viena no populārākajām bija loterija, kurā tika izmantoti skaitļi, kas katru dienu tika ņemti no Ņujorkas klīringa nama ikdienas datiem. Tie, kuri lika likmes pie Senklēras, derēja uz skaitli no 1 līdz 999. Likmes parasti bija nelielas. 5 centi tika uzskatīti par lielu likmi, taču ņemot vērā tūkstošiem dalībnieku katru dienu, iesaistītā naudas summa ar laiku varēja kļūt ļoti liela. Senklēra un viņas darbinieki pēc tam noteica laimējušos skaitļus, izmantojot divus skaitļus – Ņujorkas kliringa nama dalībbanku dienas norēķina summu un Federālo rezervju bankas kredīta atlikumu. Tātad Senklēras loterija bija azartspēļu veids, taču tā bija versija, kas atalgoja zināšanas par akciju tirgu un tā laika Ņujorkas finanšu pasauli. No tā varēja nopelnīt daudz naudas, un daudzi cilvēki no Ņujorkas pagrīdes bija iesaistīti skaitļu loterijā visā 1920. gadu laikā un arī 1930. gados. Rezultātā Senklēra kļuva bagāta no tā, un visā Manhetenā viņu pazina kā Kvīniju, bet Hārlemas iedzīvotāji viņu sauca par madāmu Senklēru. Līdz 1930. gadam kāds Ņujorkas žurnālists lēsa, ka viņa bija sakrājusi personīgo bagātību aptuveni $500,000 apmērā, kas šodien būtu gandrīz $10 miljoni. Turklāt viņai piederēja arī vairāk dzīvokļi un mājas Hārlemā. Senklēras ienākšana Hārlemas pagrīdes pasaulē ilgi nepalika nepamanīta. Viņas galvenais konkurents loteriju biznesā Ziemeļņujorkā bija Dutch Schultz, dzimis kā Arturs Flegenheimers. Bronksas dzimtais Schultz bija mafijas boss ar leģendāru karstasinību un vardarbīgumu, kurš 1920. gados, iesaistoties alkohola kontrabandas biznesā, kļuva par vienu no galvenajiem Ņujorkas noziedzniekiem. Līdz 1920. gadu beigām viņam strādāja vairāk nekā 100 cilvēku, un daži Ņujorkas prokurori viņu uzskatīja par pilsētas galveno sabiedrisko ienaidnieku. Viņš cieši sadarbojās ar pilsētas mafiju un tādiem vadošiem cilvēkiem kā Čārls Lukijs Lučāno un Meija Lanskis, lai gan viņi viņu uzskatīja par neprognozējamu cilvēku. Kad 1930. gadu sākumā šķita, ka aizlieguma laiks drīz beigsies, Schultz sāka iejaukties Senklēras biznesā, izvirzot viņai ultimātu – vai nu pilnībā atdot savu biznesu viņam, vai arī sākt maksāt viņam ievērojamu daļu no savas peļņas. Daudzi citi bija padevušies Schultza spiedienam, bet Senklēra nebija viena no viņiem. 1930. gadu sākumā Stefānija sāka organizēt savus atlikušos klientus intensīvai pretestībai pret Schultzu. Kad viņi uzzināja, ka veikala vadītāji un citi uzņēmumu īpašnieki Hārlemā vāc likmes Schultzam, viņi vardarbīgi ar viņiem izreitinājās, iebrūkot viņu veikalos un izdemolējot uzņēmumus iebiedēšanas Kambodžā. Madāma Senklēra pat ievietoja sludinājumus Hārlemas avīzēs, aicinot iedzīvotājus likt uz savējiem, ar to domājot, lai viņi neliek savas naudas pie Schultza, bet gan atbalsta viņu kā vietējo melnādaino sievieti. Schultz ātri reaģēja ar iebiedēšanas kampaņu pret Senklēru, kas drīz vien pārauga nolaupīšanās un slepkavībās. Pat par Stefāniju tika izsludināta atlīdzība, tāpēc Senklēra sāk izmantot vairākas slēptuves Hārlemā. Šīs nežēlības kampaņas kulminācijā Senklēram nācās paslēpties zem ogļu kaudzes, lai vienā no sadursmēm izvairītos no Schultza vīra slepkavības. Šī iemesla dēļ viņa saglabāja zemu profilu un nodeva savu noziedzīgo biznesu galvenajam izsitējam Ellswortham Bampijam Johnsonam. Līdz konflikta beigām bija nogalināti vairāk nekā 40 cilvēku. Galu galā konflikts starp Senklēru un Dutchu Schultzu beidzās ar Stefānijas uzvaru. Tomēr tas vairāk bija saistīts ar Ņujorkas sarežģītās pagrīdes politikas neparedzamību 1930. gados, nevis ar kaut ko, ko Senklēra pati spēja paveikt. Attiecības starp Schultzu un Lucky Lučāno, kurš kopš 1920. gada beigām bija Itālijas mafijas vadītājs Ņujorkā, vienmēr bija saspringtas, un viss sasniedz kulmināciju, kad Schultz nepaklausīja tiešam komisijas rīkojumam, kuru vadīja Lučāno. Tajā laikā Schultzu par krāpšanu un nodokļu nemaksāšanu apsūdzēja Thomas Dewijs, vecākais Ņujorkas īpašais prokurors, tāpēc Schultz plānoja viņu nogalināt. Tas notika, neskatoties uz to, ka mafijas komisija viņu brīdināja to nedarīt, jo viņi baidījās, ka Džūja slepkavība izraisīs pilnīgu varas iestāžu represīvu vilni.
Rezultātā komisija nolēma, ka Šulcs ir jāaptur. 1935. gada 23. oktobrī viņš tika nošauts, sēžot uz tualetes poda restorānā Ņujorkā, Ņūdžersijā. Viņš nākamajā dienā no gūtajām traumām nomira. Kamēr viņš gulēja mirstot, Senklērs nosūtīja telegramu Šulcam ar vārdiem: ko sēsi, to pļausi, un parakstījās kā madāma nelegālās loterijas karaliene. Tiek ziņots, ka telegramma nonāca virsrakstos visā valstī. Kamēr viņai bija konflikts ar Daču Šulcu, Senklēra periodiski bija iesaistījusies arī cīņā ar Ņujorkas likumsargiem. Tas bija gan viņas iesaistīšanās dēļ nelegālās loterijas biznesā, gan arī viņas aktīvisma dēļ Hārlemā. 1920. gadu beigās viņa sāka ievietot sludinājumus vietējās avīzēs, kuru mērķis bija informēt afroamerikāņus par viņa tiesībām gadījumā, ja viņus traucētu policija vai arestētu. Tas ar laiku noveda pie tā, ka viņa kļuva par kopienas līderi. Abi šie faktori lika Ņujorkas policijai uzsākt kampaņu pret Stefaniju, un 1929. gada decembrī viņa tika beidzot arestēta. Galu galā viņa tika notiesāta par azartspēlēm un citiem noziegumiem un tika piespriests 8 mēnešu sods labošanas namā, kur viņai bija jāveic smags darbs. Senklēra iznāca no labošanas nama 1930. gada beigās ar apņēmību atriepties Ņujorkas tiesību sargājošajām iestādēm. Tas notika tieši laikā, kad tika uzsāktas vairākas izmeklēšanas, kuras vadīja tiesnesis Samuels Sībrijs, lai atklātu korupciju Ņujorkas politikā, policijā un tiesu sistēmā. Senklēra drīz vien sāka sniegt iekšējo informāciju Sībrija komisijai, apgalvojot, ka policija visā pilsētā vajā melnādainos loteriju operatorus, tādus kā viņa pati, vienlaikus pievarot acis uz tiem, kas saistīti ar ietekmīgākām organizētās noziedzības grupām. Viņas liecība galu galā noveda pie viena policijas leitnanta un 13 ierindas policistu arestēšanas vai atlaišanas. Senklēras slava sasniedz kulmināciju Ņujorkā 1930. gadu vidū kā sievietei, kura bija nostiprinājusies kā neatkarīga nelegālās skaitļu loterijas organizatori Hārlemā. Viņa stājās pretī vienam no pilsētas bīstamākajiem gangsteriem, Dačam Šulcam, un atriebās policistiem, kuri 1920. gada beigās bija sazvērējušies, lai viņu nosūtītu uz cietumu. Viņas sliktā slava turpināja pieaugt. 1938. gadā, kad viņa izvēlējās noslēgt neoficiālu laulības līgumu ar bīskapu Amru Almu Mīminu, Sufi Abduls Hamīds, tajā laikā ekscentrisks un pretrunīgi vērtēts Ņujorkas rasu aktīvists, kura antisemītiskās runas viņam nopelnīja iesauku Melnādainais Hitlers. Hamīds apgalvoja, ka ir dzimis netālu no Ēģiptes piramīdām un uzstājās mītiņos visā pilsētā, valkājot turbānu un apmetni. Patiesībā viņš bija no Massachusettsas. Līdz brīdim, kad viņš un Senklērs iesaistījās attiecībās 1930. gadu vidū, viņš jau bija nostiprinājis sevi kā personību, kas centās iegūt vācu amerikāņu kopienas atbalstu un izteica kvēlu retoriku pret pilsētas ebreju kopienu. Viņa un Stefanijas līgumā 1938. gadā bija norādīts, ka viņi būs precējušies uz 1 gada izmēģinājuma periodu. Ja tas izdotos, viņi noslēgtu oficiālu laulības savienību, taču līdz tam nekad nenonāca. Hamids bija neusticīgs un iesaistījās vairākos romānos. Kad Senklēra uzzināja par vienu no viņa romāniem ar Madam Fu Fatamu, zilnieci un mistiķi no Jamaikas, viņa 1938. gada 19. janvārī viņu nošāva 3 reizes. Lai gan Hamids uzbrukumā tika tikai viegli ievainots, lode viņu tikai nedaudz aizskāra, Senklēra tika apsūdzēta slepkavības mēģinājumā. Sensacionālajā tiesas procesā, kas sekoja, Hamids atzina, ka patiesībā ir Eugēns Brauns, taču tas daudz neko nemainīja. Savā aizstāvībā Stefānija apgalvoja, ka viņa saskārās ar Hamidu, jo viņš pret viņu bija izturējies nežēlīgi un ka ierocis izšāva abu bijušo mīļāko cīņas laikā. Tiesnesis nebija pārliecināts, norādot, ka Senklēra, citēju, visu savu dzīvi ir iztikusi ar savu atjautību un piesprieda viņai 2 līdz 10 gadus cietumā. Viņa tika nosūtīta izciest sodu Bedford Hills sieviešu labošanas iestādē, kas atrodas uz ziemeļiem no Ņujorkas pilsētas Vestčesteras apgabalā. Senklēra tika atbrīvota no cietuma 1940. gada sākumā. Par viņas dzīvi pēc tam ir zināms maz, un šajos gados viņa apzināti dzīvoja daudz neuzkrītošāk. Vairs nebija avīžu sludinājumu, kas aizstāvētu Ņujorkas afroamerikāņu kopienas tiesības.
vai mēģinājumu atgriezties pilsētas kriminālajā pagrīdē. Lai gan viņa vairs nevadīja savu loterijas impēriju, viņa joprojām bija turīga sieviete, pateicoties gudriem ieguldījumiem, un devās pensijā uz savu rupmāju Long-Islandā 1940 un 1950 gados, nodarbojoties ar likumīgiem un legāliem biznesa darījumiem. Viņas līdzgaitnieks, Bumpijs Džonsons, kurš pēc Senklēras kļuva par Hārlemas valdnieku, vēlākajos gados dzīvoja kopā ar viņu un rakstīja dzeju viņas mājā Long-Islandā. Dažas īsas atsauces uz viņas biznesa aktivitātēm šajos gados nāk no viņa izteikumiem un atklāja sievieti, kura labprāt baudīja mierīgas vecumdienas. Viņa nomira Ņujorkā 1969. gadā, 72 gadu vecumā. Kad viņa aizgāja mūžībā tajā decembrī, laikrakstos nebija nekādu ziņu par bijušās madamas Senklēras nāvi. Domājot par 19. gadsimtu prātā, noteikti nāk viena persona – karaliene Viktorija. Mazāk zināma bija viņas krustmeita un aizbilstamā afrikāņu princese, kura piedzīvoja daudz ciešanu. Boneta piedzima kā Moba Aina 1843. gadā Olkodanā, reģionā, kas atrodas tagadējās Nigērijas dienvidrietumos. Aina piedzima kā augsta ranga Egbado jeb Hua tautas locekle, cilts, kas piederēja Jorubiem, kuri 19. gadsimta vidū veidoja lielu daļu Rietumāfrikas iedzīvotāju ap Nigēriju, Beninu un Togo. Tāpat Ainas status Egbado sabiedrībā bija līdzīgs princeses statusam. Tomēr viņas dzimtā zeme 2 gadsimtus bija ļoti nestabils reģions, kas bija galvenā teritorija, no kuras Eiropas lielvalstis tirgoja vergus, kurus pēc tam pārvietoja uz jauno pasauli. Īpaši uz cukurniedru plantācijām Karību jūras reģionā un bijušajās Lielbritānijas kolonijās Ziemeļamerikā. Šī tirdzniecība parasti nozīmēja, ka afrikāņi pārdeva citus afrikāņus. Piemēram, varenā Songhaju impērija šajos gadsimtos valdīja pār lielu daļu Rietumāfrikas iekšzemes, ap mūsdienu Malī, un viņi paverdzināja savus līdzcilvēkus afrikāņus, lai pārdotu tos britu, franču, portugāļu un holandiešu tirgotājiem ap Senegālas apkārtni. Tuvāk Nigērijas reģionam Dahomejas karaliste kopš 17. gadsimta sākuma valdīja teritorijā, kas tagad ir dienvidu Benina. Dahomejas valdnieki jau ilgu laiku bija startnieki britu un franču vergu tirgotājiem Rietumāfrikā. Dahomejas karalistes armijas iebruka kaimiņu reģionos, sagūstīja simtiem vergu un pārdeva tos Eiropas lielvalstīm, dienvidu Beninas ostās, un tās savukārt viņas pārvietoja pāri Atlantijas okeānam. Tomēr līdz 19. gadsimta vidum viss mainījās, jo 1833. gadā Lielbritānijas parlamentā tika pieņemts verdzības atcelšanas akts, kas faktiski aizliedza vergu tirdzniecību visā Britu impērijā. Taču Rietumāfrikā reakcija bija lēna, un šādas vergu sirošanas turpinājās vēl 1840. gados. Ainas ciemats Olk, Odan. 1848. gadā kļuva par upuri šādam Dahomejas karalistes sirojumam. Traģiski viņas vecāki tika nogalināti uzbrukuma laikā, tāpat kā daudzi citi kopienas vecākie locekļi. Aina tomēr tika saudzēta un rezultātā nonāca karaļa Gezo galmā Dahomejā, kad viņai bija tikai 5 gadi. Apstākļi, kādos Aina ieguva savu vārdu un nonāca Anglijā, bija pilnībā saistīti ar kapteiņa Frederika E. Forbesa misiju Rietumāfrikā 1850. gadā. Forbes tika nosūtīts uz šo reģionu kā Lielbritānijas karaliskās jūras flotes kuģa HMS Boneta kapteinis. Viņa uzdevums bija darboties kā Lielbritānijas kroņa pārstāvim un karalienes Viktorijas pārstāvim, lai sarunās ap Dahomejas karali Gezo izveidot jaunas attiecības starp Lielbritānijas impēriju un Dahomeju. Tagad, kad vergu tirdzniecība bija aizliegta, tomēr Gezo šķiet vai nu nevēlējās pieņemt, ka vergu tirdzniecība ir beigusies, vai arī viņam bija grūti saprast, ko tieši Forbes viņam izklāstīja. Tādējādi Gezo ievēroja sen izveidotu praksi, saskaroties ar Eiropas vergu tirgotājiem, dāvinot kuģa kapteinim dažus vergus kā dāvanu. Aina bija viena no tām, kuras Gezo 1850. gadā uzdāvināja Forbesam. Lai gan vergu tirdzniecība bija beigusies, Forbes pieņēma vergus karalienes Viktorijas vārdā.
Aina tika nekavējoties kristīta, un Forbes viņai deva jaunu eiropeisku vārdu. Kā kristīgo vārdu viņš viņu nosauca par Sāru, bet uzvārdam viņš deva gan savu vārdu, gan kuģa nosaukumu. Tādējādi Omoba Aina kļuva par Sāru Forbesu Bonetu, un drīz viņa devās uz Angliju. Viens no pirmajiem ierakstiem par Sāru atrodams kapteiņa Forbesa dienas grāmatā. Kad viņi 1850. gadā devās atpakaļ uz Angliju, viņš atzīmēja viņas apbrīnojamo raksturu un inteliģenci. Pēc ierašanās Anglijā viņa tika iepazīstināta ar karalieni Viktoriju Vindzoras pilī. Toreiz karalienei Viktorijai bija 31 gads. Arī viņa savā dienas grāmatā labvēlīgi rakstīja par Sāras inteliģenci. Varbūt vispamanāmākais ir tas, ka Boneta jau bija apgūsi augstu angļu valodas prasmi, kas noteikti pārsteidz karalieni. Šī pirmā tikšanās ar Viktoriju bija nozīmīgs brīdis Sāras dzīvē. Pārsteigti par savu jauno afrikāņu aizbilstamo, monarhi piekrita apmaksāt un atbalstīt Sāras izglītību. Šim nolūkam tika piešķirta nauda, un Sāra tika piesaistīta karaliskajam galmam. Tas nenozīmē, ka Sāra tika audzināta kā karaliskā galma locekle, tikai to, ka viņa bija ar to saistīta un viņas uzturēšanu finansēja karaliene. Viņas aizbildniecība bija uzticēta citiem. Kapteinim Forbesam drīz vien nācās nodot atbildību par viņu, jo viņa pienākumi lika viņam atgriezties Rietumāfrikā jau pēc dažiem mēnešiem, kur viņš, diemžēl, nomira 1852. gadā. Tādējādi Sāra tika nosūtīta uz Gillenhemu, Kentā, lai izglītotos mācītāja Džeimsa Šauna, slavenā misionāra, un viņa sievas Elizabetes mājasaimniecībā. Tomēr viņi turpināja regulāri tikties ar karalieni. Kad viņa tika iepazīstināta ar karalieni 1851. gada janvārī, tā bija jau 4. tikšanās starp karalieni Viktoriju un viņas jauno afrikāņu protežē. Sāras turpmākā dzīve. 1850. gados ir jāizprot 19. gadsimta britu misionāru darba kontekstā. Pēc verdzības atcelšanas Anglijas reformu aprindās arvien vairāk nostiprinājās uzskats, ka nevis tiekot pirktiem un pārdotiem kā vergiem, Āfrikas iedzīvotājiem būtu jātop civilizētiem un jāiemāca eiropiešiem raksturīgās kristīgās dzīves priekšrocības. Tādi cilvēki, kā mācītājs Šoans, bija šīs kristianizācijas un misiju kustības priekšgalā. Kā Āfrikas meitene, kura tik labvēlīgi bija reaģējusi uz dzīvi Anglijā, Sāra tika uzskatīta par kādu, kuru varētu izglītot un apmācīt par misionāru. Ja viņa nosūtītu atpakaļ uz Āfriku, strādāt skolās un citās iestādēs, kuras britu misionāri izveidoja viņas dzimtenē, viņa varētu kļūt par lielu ieguvumu kristianizācijas un misiju kustībai. Karaliene Viktorija noteikti to apzinājās. Viņai bija plašas zināšanas par darbu, ko veica Āfrikā strādājošie misionāri. Šī vēlme sūtīt Sāru atpakaļ pie misionāriem Rietumāfrikā tika pastiprināta ar bažām par Anglijas klimata ietekmi uz viņu. 1851. gadā, apmēram 8 gadu vecumā, viņai attīstījās smags klepus un tika nolēmts viņu sūtīt atpakaļ uz Āfriku. Tādējādi Sāra nākamos 4 gadus līdz 1855. gadam pavadīja mācoties Annijas Volšas piemiņas skolā, kuru Frītaunā, tagadējā Sieraleonē, vadīja Džūlija Emīlija Sasa. 1855. gada beigās, kad viņai bija 12 gadi, Sāra atgriezās Anglijā no Sieraleones. Šī bija vēl viena tikšanās reize ar karalieni. Zīme karalienes pieķeršanās viņai bija tas, ka viņa savu jauno, aizbilstamo mīļi sauca par Salliju. Patiesi, dažus gadus vēlāk Sāra pat apmeklēja Viktorijas meitas Alises kāzas ar Ludvigu IV. Hesenes lielhercogu. 1850. gadu vidū bija jāpieņem lēmums par viņas turpmāko dzīves ceļu, jo tika noteikts, ka viņas pamata izglītība ir pabeigta un viņa neatgriezīsies Sieraleonē.
Tādēļ nākamajos gados, 1850. gadu otrajā pusē, Sāra tika nodota Sofijas Velšas kundzes aizbildniecībā, pie kuras viņa dzīvoja Braitonā, Austrumsaseksā, Anglijas dienvidu piekrastē. Šajos gados viņa ieguva nelielu slavu visā Anglijā, kā neparastā afrikāņu princese, kuru savā aizbildniecībā bija ņēmusi karaliene Viktorija, un par kuru tika runāts, ka viņai piemīt liels intelekts. 1860. gadu sākumā, kādā sabiedriskā pasākumā Anglijā, Sāra iepazinās ar Džeimsu Pinsonu. Labulo Deivis. Āfrikā dzimis tirgotājs, kurš bija anglicizējies un ieguvis ievērojamu bagātību, tirgojoties starp Angliju un Rietumāfriku. Savās tirgotāju gaitās viņš bija kļuvis arī par ievērojamu personību britu misionāru aprindās, gan tur, gan Anglijā. Deivis tagad sazinājās ar karalieni Viktoriju, lai izteiktu savu interesi par Meriju un Sāru, un karaliene pret šo ieceri izturējās labvēlīgi, neskatoties uz abu vecuma starpību. Deivisa lūguma laikā Sārai bija apmēram 18 gadi, kamēr viņš pats bija 33 gadus vecs atraitnis. Tāpēc ir dažas norādes, ka Sāra nebija pilnībā apmierināta ar šo sadarināšanos. Neskatoties uz to, pāris salauzās 1862. gada 14. augustā Svētā Nikolaja baznīcā Braitonā. Zīmīgi kāzu ceremoniju vadīja Šerlionas bīskaps. Pēc laulībām jaunlaulātie pārcēlās uz Āfriku. Viņi apmetās Freetownā, Sieraleonē, kur Sāra bija pavadījusi 4 gadus no 1851 līdz 1855 gadam, un drīz viņi kļuva par vecākiem. 1863. gadā piedzima meitenīte, kuru nosauca par Viktoriju, par godu karalienei. Vēl viena zīme par ciešo saikni starp monarhu un Sāru ir fakts, ka karaliene piekrita kļūt par bērna krustmāti. Turklāt, 1867. gadā, atgriežoties Anglijā, Sāra iepazīstināja 4 gadus veco meitenīti ar karalieni Viktoriju. Nākamajos gados ģimenē piedzima vēl 2 bērni. 1871. gadā piedzima Artūrs, un 2 gadus vēlāk, 1873. gadā, Deivisu ģimenē tika sagaidīta vēl viena meitene, Stella. Tomēr šajā laikā Sāras veselība pasliktinājās. Kādā brīdī viņa bija saslimusi ar tuberkulozi. Šī infekcijas slimība 19. gadsimtā bija īpaši izplatīta visā pasaulē, un tai nebija efektīvas ārstēšanas. Labākā ārstēšana bija ievērot mērenu dzīvesveidu un censties dzīvot labvēlīgā klimatā, jo slimība galvenokārt skar plaušas. Tādējādi, kaut kad 1870. gados Sāra pārcēlās uz Madeiru, salu pie Āfrikas ziemeļrietumu krasta, kas toreiz, tāpat kā tagad, atradās Portugāles pārvaldībā. Šeit klimats bija labvēlīgāks nekā Sieraleonē. Izskatās, ka viņai pievienojās tikai vilcinoties viņas vīrs, kura biznesa intereses bija grūtībās, kamēr viņas vecākā meita Viktorija šajā laikā jau atkal dzīvoja Anglijā un mācījās Cheltenhams koledžā Gloucestershīrā. Diemžēl Sāra nomira no tuberkulozes izraisītām komplikācijām Funkšalas pilsētā Madeirā 1880. gada 15. augustā, apmēram 37 gadu vecumā. Par Sāras un karalienes noturīgo saikni liecina fakts, ka Sāras meita gatavojās apciemot karalieni, kad vēlāk augustā viņu Anglijā sasniedza ziņa, ka viņas māte ir mirusi Madeirā. Tādējādi, 30 gadus pēc tam, kad karaliene Viktorija savā dienas grāmatā bija pierakstījusi pirmos iespaidus par Sāru, saikne starp monarhu un meiteni no Nigērijas joprojām bija ļoti acīm redzama. Par godu viņai viņas vīrs uzcēla gandrīz 3 metrus augstu granīta obelisku, jeb stabu, kā pieminekļa daļu netālu no viņas dzimtās pilsētas mūsdienu Rietumu Lagosā. Uz tā rakstīts par piemiņu princesei Sārai Forbesai Bonetai. Tas ir apliecinājums izcilajam stāstam par sievieti, kurai šis piemineklis veltīts. Mūsu pēdējā stāstā atgriežamies 19. gadsimta Virģīnijā, kur viens paverdzināts vīrietis izdomāja ģeniālu plānu, kā iegūt savu brīvību. Henrijs Brauns piedzima plantācijā ar nosaukumu Hermitāža, Lūsas apgabalā, Virģīnijā, 1815 vai 1816 gadā.
Par viņa agrīno dzīvi ir maz ziņu, izņemot to, ka viņš bija paverdzināts kopš dzimšanas un dažas detaļas par viņa ģimeni. Savā autobiogrāfijā Henrija Boksa Brauna dzīves stāsts, ko viņš pats uzrakstījis, viņš minēja, ka viņam bija brālis un māsa, kā arī ar sirsnību atcerējās savus vecākus. Kad viņam bija 15 gadi, viņi nosūtīja uz Ričmondu strādāt tabakas fabrikā. Boks raksturoja savu kungu, sakot, mūsu kungs bija neparasti laipns, un kad viņš pārvietojās savā cieņā, viņš mums šķita kā dievs. Taču neskatoties uz viņa laipnību, viņš ļoti labi zināja, kādus mājinticīgus priekšstats mēs par viņu izveidojām. Viņš nekad nemēģināja labot mūsu kļūdaino priekšstatu, bet drīzāk šķita apmierināts ar to cieņas pilno attieksmi, kādu mēs pret viņu izrādījām. Brauna dzīve bija piepildīta ar neatalgotu smagu darbu, taču viņam klājās labāk nekā lielākajai daļai viņa paverdzināto vienaudžu. Tā kā viņš bija tik labs strādnieks, viņa īpašnieks Viljams Barets viņu apbalvoja ar skaistām drēbēm un kabatas naudu. Jaunībā Brauns sadraudzējās ar sievieti vārdā Nensija. Tad viņi iemīlējās un apprecējās. Kopā viņiem ir 3 bērni, kuri visi piedzima verdzībā, saskaņā ar principu, ka bērna status seko mātes statusam. Brauns dzīvoja kopā ar savu sievu un bērniem, mājā, kuru viņš īrēja, taču tas drīz mainīsies. Nensija un bērni piederēja kādam līkungam no blakus esošās plantācijas, kas nozīmē, ka viņu liktenis bija atkarīgs no šī vīrieša. Brauns nevēlējās šķirties no savas sievas vai bērniem, tāpēc viņš maksāja savas sievas saimniekam apmēram $50 gadā, lai viņš nepārdotu viņa ģimeni. Diemžēl Mr. Slee nodeva Braunu. 1848. gada augustā, kad Nensija vēl gaidīja viņa 4. bērnu, viņas pārdeva uz plantāciju Ziemeļkarolīnā. Kā parasti, Brauns devās uz darbu, bet, kad viņš atgriezās, mājās neviena nebija. Uzzinot šo ziņu, Brauns bija satriekts. Viņam nebija iespēja viņus izglābt, un viss, ko viņš varēja darīt, bija raudāt par savu ģimeni. Brauns vairākus mēnešus sēroja par savas ģimenes zaudējumu. Tomēr pēc tam viņš apņēmās izbēgt no verdzības. Jau bērnībā viņa māte viņā ieaudzināja stipras kristīgās vērtības. Brauns bija dievbijīgs cilvēks, un ar šo ticību viņš saņēmās drosmi izstrādāt plānu, kas ļautu viņam kļūt par brīvu cilvēku. Brauns zināja, ka viņš šo uzdevumu viens pats nespēs paveikt, tāpēc viņš lūdza palīdzību kādam savas baznīcas kora biedram. Viņa draugs, James Anthonijs Smits, bija brīvs afroamerikānis un bija vairāk nekā gatavs palīdzēt. Pēc tam viņi piesaistīja baltādainu vīrieti vārdā Samuels Aleksandrs Smits, lai viņiem palīdzētu. Samuels Smits bija kurtnieks un azartspēļu spēlētājs, kurš juta līdzi abolicionistu lietai. Viņš piekrita plānam, ja vien par to saņems kādu naudu. Brauna plāns bija nosūtīt sevi kastē no Ričmondas uz Filadelfiju, jo tur verdzība bija atcelta. Viņa plāns, protams, bija ļoti unikāls un radošs, bet tajā pašā laikā ārkārtīgi bīstams. Lai plāns varētu īstenoties, Brauns samaksāja $86, kas mūsdienās būtu gandrīz $3000 Samuelam Smitam. Tas bija vairāk nekā puse no viņa uzkrājumiem, taču tas bija risks, ko viņš bija gatavs uzņemties. Smits pēc tam devās uz Filadelfiju un runāja ar Pensilvānijas pretverdzības biedrības locekļiem. Starp abolicionistiem, ar kuriem viņš runāja, bija James Millers McKims, Viljams Stīls un Cyrus Bērlijs. Šie vīri viņam deva padomus, kā veiksmīgi īstenot bēgšanas plānu. Smitam tika ieteikts nosūtīt Braunu pa pastu uz Pasamora Viljamsona biroju. Tas bija tāpēc, ka Viljamsons bija abolicionists, kurš bija Pensilvānijas pretverdzības biedrības sekretārs un tās modrības komitejas loceklis. Lai bēgšana izdotos, Braunam vispirms vajadzēja tikt prom no darba, tāpēc viņš sāpīgi apdedzināja pirkstu līdz kaulam ar sērskābi. Nākamajā dienā, 1849. gada 29. martā, viņš iekāpa savā kastē, kuru viņa līdzdalībnieki aiznagloja ciet. Kaste, kurā Brauns ceļos, tika nosūtīta kā sauso preču sūtījums.
Neviens nekad neiedomātos, ka cilvēks varētu ielīst ciešā kastē, kas ir 3 pēdas gara, 2 pēdas 7 colas dziļa un 2 pēdas plata. Kaste, kurā viņš ceļoja, bija izklāta ar vilnas audumu un bājas audumu, lai padarītu apstākļus nedaudz mazāk nērtus. Tikai 3 mazi caurumi bija izgriezti gaisam. Turklāt, lai uzturētos, viņam bija tikai neliels ūdens daudzums un daži cepumi. Uz kastes bija norādīts, kādā virzienā tā jānovieto, ar lieliem burtiem uzrakstīts šī puse uz augšu. Neskatoties uz šo potenciāli bīstamo ceļojumu Braunam, tas bija 100% tā vērts. Viņš rakstīja, ja jūs nekad neesat bijis atņemts brīvības, kā tas notika ar mani, jūs nevarat saprast tās brīvības cerības spēku, kas man patiešām bija dvēseles enkurs, drošs un nelokāms. Visa ceļojuma laikā Brauns tika pārvietots dažādos veidos. Viņa kaste vispirms tika pārvietota ar ratiem. Pēc tam viņš ceļoja ar vilcienu, līdz viņa kaste nonāca ostā. Pēc tam viņu iekrauta tvaikonī. Kad šis ceļojuma posms bija pabeigts, viņu uzlika uz citiem ratiem, kas aizveda viņu uz citu vilcienu. Ceļojuma pēdējā posmā viņi pārvietoja ar prāmi, dzelzceļu un visbeidzot pēc 27 stundu pārvadāšanas piegādāja ar ratiem. Uz kastes bija skaidrs norādes strādniekiem, kā ar to jāpietas uzmanīgi, kā arī kura pusē jābūt augšā. Neskatoties uz to, kasti daudzkārt apstrādāja rupji, un bieži vien tā bija otrādi, taču par laimi Brauns palika neatklāts. Vienā no sava 27 stundu ceļojuma posmiem Brauna kaste ilgāku laiku atradās otrādi. Šī iemesla dēļ viņš domāja, ka varētu būt uz nāves sliekšņa. Brauns rakstīja, ka viņš bija apņēmies uzvarēt vai mirt. Es sajūtu, kā manas acis pietūks tā, it kā tās tūlīt izsprāgt no orbītām, un deniņu vēnes bija briesmīgi uzpampušas no asinsspiediena galvā. Tomēr Braunam paveicās. 2 vīri, meklējot, kur apsēsties, ieraudzīja kasti, nolika to uz grīdas ar pareizo pusi uz augšu un apsēdās uz tās. Brauns teica, ka tieši pateicoties tam, viņš tika atbrīvots no mopilnā stāvokļa. Brauna kasti saņēma Viljams Stīls, Džeims Millers Makinons, Viljamsons un citi Filadelfijas modrības komitejas locekļi 1849. gada 30. martā. Kad kaste tika atvērta, Brauns esot teicis, kā jums klājas, kungi? Pēc tam viņš noskaitīja psalmu no Bībeles, kas atstāja iespaidu uz klātesošajiem vīriešiem. Brauna stāsts bija lielisks. Daudzi abolicionisti aprindās uzskatīja, ka tas būtu lielisks publicitātes gājiens kustībai, kas palielinātu tās atbalstu. Tomēr pastāvēja arī cits viedoklis, kas apgalvoja, ka ja šis bēgšanas ceļš tiks padarīts publisks, neviens cits vairs nevarēs izmantot šo pašu metodi. Tāpēc tas būtu jātur noslēpumā. Kurpnieks, kurš bija palīdzējis Braunam, Samuels Smits, mēģināja nopelnīt naudu, nosūtot citus vergus no Ričmondas uz Filadelfiju. Tomēr 1849. gada 8. maijā viņi pieķēra, arestēja un tiesāja. Savu rīcību dēļ viņam tika piespriests 6,5 gadi štata cietumā. Džeims Smits, brīvais afroamerikānis, nonāca līdzīgā situācijā pēc tam, kad 25. septembrī tika arestēts par līdzīgu pārkāpumu. Neskatoties uz to, ka viņa tiesāja, Džeims Smits bija laimīgs, jo viņam nebija jāiet cietumā, un vēlāk viņš tika atbrīvots. Brauna bēgšana tika slavēta tās radošuma dēļ un tika uzskatīta par mūsdienu pasta brīnumu. Turklāt tas izcēla uzlabojumus un pastiprināto saziņu starp štatiem, pateicoties valdības pasta dienestam. Tas vēlāk spēlēs nozīmīgu lomu abolicionistu kustībā. Lai gan dienvidi mēģināja kontrolēt abolicionistu literatūru, izmantojot pasta dienestu, viņi vairs to nespēja izdarīt. Tūkstošiem brošūru, vēstuļu un citu materiālu nonāca dienvidos. Tātad, kamēr tika ievērots privātums, jebkurš varēja sūtīt vēstules un pakas ar gandrīz jebko. Tas, protams, satrauca vargturu dienvidus.
Neskatoties uz atšķirīgiem viedokļiem par to, vai dalīties ar Brauna stāstu vai nē, viņš pats nevēlējās to noklusēt. Brauns bija eiforisks no brīvības sajūtas un ārkārtīgi lepns par savu sasniegumu. Viņš drīz kļuva par pagrīdes dzelzceļa brīvības kustības simbolu un izmantoja savu neticamo stāstu, lai izveidotu sev jaunu dzīvi. Pēc tam viņš kļuva par pazīstamu runātāju pretverdzības biedrībā un iepazinās ar Frederiku Duglasu. 1849. gada maijā viņam tika dots iesauka Boks, pēc tam, kad viņš uzstājās Jaunanglijas pretverdzības biedrības konventā Bostonā, runājot par paverdzinātajiem cilvēkiem un viņu ilgošanos pēc brīvības. 1849. gada septembrī viņš Bostonā publicēja savu autobiogrāfiju Henrija Boksa Brauna stāsts. Tā tika uzrakstīta ar Čārlza Sternsa palīdzību. 2 gadus vēlāk tā tika publicēta Mančestrā, Anglijā. Tajā pašā gadā, kad Brauns izkāpa no sava kastes, viņa ģimenes jaunais īpašnieks sazinājās ar viņu. Braunam tika piedāvāta iespēja nopirkt savu ģimeni, taču kāda iemesla dēļ viņš atteicās. Brauns centās šo informāciju paturēt noslēpumā, taču drīz vien viņš tika kritizēts par savām finansēm un par to, ka nav pietiekami centies atgūt savu ģimeni. Izmantojot ienākumus no savas grāmatas un lekcijām, Brauns kopā ar savu draugu Džeimsu Smitu izveidoja kustīgu panorāmu ar nosaukumu Henrija Boksa Brauna verdzības spogulis. Šajā laikā kustīgās panorāmas bija viena no populārākajām izklaides formām, īpaši ASV un Anglijā. Brauna panorāma bija viena no pirmajām, kas veltīta verdzības tēmai. Tā tika prezentēta ASV Ziemeļaustrumos un ilga no aprīļa līdz 1850. gada augustam. Bostonas Daily Evening Traveler to nosauca par vienu no izcilākajām panorāmām, kas pašlaik tiek izstādītas. Tas viss pēkšņi apstājās. Tas notika 1850. gada bēguļojošo vergu likuma dēļ. Šis likums nozīmēja, ka Brauns varēja tikt sagūstīts un atkal zaudēt savu brīvību. Tā kā viņš vairs nebija drošībā ASV, oktobrī viņš devās ar kuģi uz Angliju. Anglijā viņš turpināja izrādīt savu panorāmu, kas ilga 10 gadus. Pēc tam viņš pievērsās arī citiem izklaides veidiem, tomēr Brauns vienmēr koncentrējās uz verdzības tēmu. Brauns uzstājās vairākus 100 reižu gadā, un tiek teikts, ka ar saviem priekšnesumiem viņš nonāca katrā Anglijas pilsētā. Brauns pat piedalījās vairākās lugās, taču viņa aktieru karjera bija īslaicīga. 1860. gados viņš uzstājās izrādēs kā burvju mākslinieks ar skatuves vārdiem Profesors H. Boks Brauns un Āfrikas princis. Kamēr viņš atradās Anglijā, Brauns apprecējās ar Džeinu Floydu, skārda apstrādātāja meitu. Vēlāk viņiem piedzima meita vārdā Ennija un dēls Edvards. 1875. gadā Brauns ar savu jauno ģimeni atgriezās Amerikas Savienotajās valstīs, kur viņš turpināja uzstāties ar savu burvju priekšnesumu. Viens no viņa trikiem bija iekāt kastē, kas viņam deva brīvību. Brauns turpināja uzstāties arī vecumdienās. Viņa pēdējā uzstāšanās notika Brantfordā, Ontārio, Kanādā, 1889. gada 26. februārī. Neskatoties uz to, ka nav atrasti uzstāšanās ieraksti, daži dokumenti, piemēram, nodokļu uzskaits, liecina, ka viņa uzstāšanās turpinājās līdz pat 1890. gadu sākumam. Tiek uzskatīts, ka viņš nomira Toronto 1897. gada 15. jūnijā, 81 vai 82 gadu vecumā. Liels paldies jums visiem, ka noskatījāties šo apkopojuma video. Ja jūs noskatījāties līdz beigām, vēlos jums īpaši pateikties. Paziņojiet man komentāros, ko domājat par šo video, un ja jums ir kādi citi ieteikumi, noteikti atstājiet tos arī komentāros. Ja vēlaties vairāk šādu video, dodiet man ziņu. Un jebkurā gadījumā ceru, ka esat abonējuši manu kanālu un ieslēguši paziņojumus, lai saņemtu visus manus video, tiklīdz tos augšupielādēju. Tas no manis arī viss, tāpēc tiksimies nākamajā aizmirstajā dzīvē. Paldies!